Mēs atrodamies Raiņa un Kapsētas ielas krustojumā. Un daudzus gadu desmitus šo krustojumu ir rotājusi pēdiņās sarkanu ķieģeļu 2 stāvu ēka, kas ir no vienas vietas izraibināta ar dažādiem cementa masas plankumiem. Šie cementa masas plankumi nav skaistināšanai, nav ēkas nostiprināšanai, bet kara seku ielāpi. Jo 1944. gada oktobrī, kad Krievi izlaužoties līdz Baltijas jūrai pie Klaipēdas, noslēdza ielenkumu loku Kurzemē vācu divīzijām, sākās asiņainas kaujas, Priekuls, Vaiņodas, Elku zemes, Dinsdurgas apkārtnē un frontes kanonādi dienu un nakti varēja dzirdēt Liepājas iedzīvotāji. Bet 1945. gada janvāra beigās liepājnieks pārsteidza pavisam citas briesmas, tiešas briesmas, jo Krievi līdz Vaiņodas stacijai, ko viņi bija ieņēmuši kādu mēnesi atpakaļ, aizvilka uz dzelzceļa platformas uzmontētu jūras lielgabalu 205 mm. Tas ir pamatīga kalibra šāviņš ar sniedzamību šeit līdz Liepājas ostai, un sākās Liepājas apšaude. Pārāk precīzi šie šāvieni nebija, bet viens no tiem, kas bija tēmēts Liepājas ostas kuģu piestātnē Tirdzniecības kanālā, izsprāga šajā vietā. Ļoti brīnos par to, ka šis milzīgais šāviņš eksplodējot, tomēr nesagrāva ēku līdz pamatiem, jo gaisa spiediens sprādzienam bija tāds, ka visur apkārt noslaucīja mazāk stabilas būves, un šķembas izroboja kā sietu šīs ēkas fasādi. Pēc kara tā, protams, tika aizdarināta, ciet, bet tas bija tāds dažreiz artilērijas dienā Padomju Savienības militāristi pieminēja kā tādu efektīvu padomju kara dieva artilērijas rezultātu.